Attīstošas vides iekārtošana bērnam mājās. Kāpēc jāveido bērna attīstībai piemērota vide? Attīstoša vide ir viss, kas ieskauj bērnu un vienā vai otrā veidā ietekmē viņa attīstību. Bagātināta attīstības vide, kuru patiesībā var un vajadzētu radīt īpaši, ja vēlaties, lai bērns attīstās intensīvi, bet tajā pašā laikā harmoniski un dabiski. Bagātināta vide ir tāda vide, kas veicina bērna attīstību. Kāpēc ir vērts radīt un bagātināt savam bērnam attīstošu vidi? Pirmkārt, tas palīdzēs jums atbrīvoties no dažiem pienākumiem, lai kopā ar bērnu organizētu attīstošas aktivitātes, jo viņš attīstīsies apgūstot apkārtējo telpu, kuru esot pārdomājis un radījis viņam. Otrkārt, tas ir milzīgs resurs bērna attīstībai, jo viņš šajā vidē atrodās daudz laika. Un treškārt, attīstības vide, kas organizēta, ņemot vērā neatliekamos attīstības uzdevumus, stimulē bērna patstāvīgās spēles attīstību, palīdz viņam attīstīties dabiskā tempā, izslēdzot iespēju pārslogot ar attīstošām darbībām, kas ir diezgan iespējams, ja vecāki ļoti vēlas bērna agrīno attīstību. Kas pilnīgi noteikti nav attīstošā vide? Bērnu istaba atgādina rotaļlietu noliktavu. To izmantošana iespējas ir ierobežotas, jo ir ļoti liels vienmuļu un līdzīgu rotaļlietu veids. Spēles un rokas grāmatas atrodas augšējos plauktos, prom no bērna iespējas tās aizsniegt, lai tās viņš nekādā gadījumā neizmētātu, sabojātu vai saplēsta. Bērns ir pasīvs vecāku iniciatīvu patērētājs. Tikai no pieaugušā nāk nemitīgi spēļu aktivitāšu un izklaides piedāvājumu kā drupatas, kam viņš piekrīt vai nepiekrīt. Spēļu un rotaļlietu sastāvs ir nejaušs, mainās periodiski vai pat ilgstoši paliek nemainīgs. Biežākās kļūdas, izveidojot bērnam mūsu sapņu bērnu istabu. Zilā vai rozā toņos ar rotaļu lācīšiem baloniem katrā stūrī. Mēs esam ļoti centušies, lai tas izskatītos kā no kataloga istaba. Kā var izmantot vidi bērna attīstībai? Sekojiet padomiem. Atbrīvošanās no liekā. Ir vērts atbrīvoties no nevajadzīgām, vienmuļām, rotaļlietām un spēlēm, kurām nav nozīmes bērna vecumam. Otrkārt, sašķirošana. Sadaliet to vairākās attīstības zonās, kastēs, plauktos. Tas ir nepieciešams, lai jūs varētu skaidri redzēt, vai visas galvenās attīstības zonas ir pārstāvētas jūsu bērna vidē un cik harmoniski tās ir. Mainība. Attīstības vidē jāmainās, bērnam augot un attīstoties, jāatspoguļo viņam steidzamie uzdevumi un intereses. Pieejami. Visiem materiāliem un rotaļlietām jābūt brīvi pieejamām. Tas ir, bērnam vajadzētu būt iespējam, ja patstāvīgi paņemt no plaukta vai izņemt no kastes to grāmatu vai spēli, kas viņu ieinteresē noteiktā laikā. Sāksim ar atbrīvošanos no liekā. Šobrīd pārticības laikā bieži vien, ka par viņu veiksmi var liecināt lietu daudzums mājās. Protams, ka par bērna laimīgumu un iespēju attīstīties, liels rotaļlietu skaits, sekošana modes lietām un tam līdzīgi. Tas
nav patiesība. Tas gan biežāk liecinās par cilvēku iekšējo gudrību un izglītotību, ne to, ko iegūst augstskolās. Pašpietiekami un gudri cilvēki domās par lietu saturu un jēgu, ko tas dod un vai mums to vajag. Draudzīgi un skaidrojam, izstāstot to tuviniekiem, ka nevajag nest viņa bērnam kārtējo nevajadzīgo lietu, jo vēlaties, lai bērns mācās priecāties par atnācēju vai izmantot kādu uzdevinātu, noderīgu plānotu lietu, novērtēs kā laba lieta uzdāvināta. Šāda attieksme noteikti bērnam mācīs domāt un veidot cieņu pret lietām un cilvēkiem. Sašķirošana. Pirmskolas vecuma videi jāiekļauj spēles, rotaļlietas un palīdzīgi līdzekļi, kas darbojās šādās attīstības jomās. Runas attīstība. Ievietojiet šeit grāmatas, tematiskus albumus, plakātus, kartītes, didaktiskās spēles runas attīstībai, atmiņu kartes ar artikulācijas vingrinājumiem, materiālus lasīšanai un rakstīšanai, smalko motoriku attīstīšanu un maņu attīstība, šņurītes, krelles, mozaīkas, celtniecības komplekti, rotaļlietas ar aizdarēm, pogām, svirām, slēdžiem, rotaļlietas, kas izgatavotas no dažādiem pieskārienu materiāliem, graudaugi, izgaismojoši materiāli. Loģika un attīstība. Šajā jomā ietilpst piramīdas, šķirotāji, materiāli skaitīšanai, loto, domino, galdas loģikas spēles. Radošuma attīstība. Ievietojiet šeit savu bērnu radošumu materiālus, krāsas, zīmuļus, papīru, plastilīnu, krāsainu papīru un kartonu, dabīgus amatniecības materiālus, kā arī kartiņas, kalendārs ar gleznu reprodukcijām un radošo darbu izstādi. Mūzikas attīstība. Ievietojiet šeit audio ierakstus un mūzikas instrumentus. Fiziskā attīstība. Mājas sporta kompleksu papildināt vai nomainīt dažādu lielumu, bumbiņu komplekti, vingrošanas nūjas, kāpnes, šūpoles un tam līdzīgi. Vingrinājumu zona praktiskajā dzīvē. Saskaņā ar Montessori šeit ievietojiet instrumentus, kurus bērns izmantos, piedaloties mājsaimniecības darbos. Slotu, spaini, drāni, priekšauta. Dabaszinātņu izglītības zonā, arī pēc Montessori metodikas, šeit iekļauti materiāli bērnu iepazīstināšanai ar apkārtējo pasauli, ģeogrāfiju, bioloģiju, astronomiju. Šeit ir vieta ģeogrāfiskai kartei, herbārijām, saules sistēmas modelim, kompasam, palielinājumam stiklam un citiem piederumiem, novērojumiem un eksperimentiem. Emocionālā un personiskā attīstība. Šeit mēs iekļaujam dažādas rotaļlietas un butaforijas lomu spēlēm, iestudējumiem, leļu teātrim. Mainība pēc vecuma ir spēles un rotaļlietas, kas tiks pielāgotas pēc vecuma un interesēm, bet tāpat jāpiedomā, lai tās darbotos dažādās jomās. Lietām vajadzētu būt krāsainām un košām, lai interesē bērnu un var to darboties, kad par to ir ieinteresējies. Sienas ir viens no ērtākiem informācijas ievietošanas veidiem. Kamēr ir bērns mazs, sienas labāk dekorēt ar lieliem spilgtiem attēliem. Zem attēliem varat izveidot parakstu, attēlā redzamās lietas nosaukumu, kādus attēlus es varu ievietot, fotogrāfijas attēli ar cilvēkiem, augiem, augļiem, dārzeņiem, dzīvniekiem, sadzīves priekšmetiem un tā tālāk. Bērnam augot attēli mainās, var piekārt ģeogrāfiskās kartas, dzīvniekus, augus, pasaules karti, alfabēta, ciparas, ģeometriskās figūras, saules sistēmas un tā tālāk. Mājās pat sienas palīdz. Šāda informācijas publicēšanas
veids galvenā priekšrocība ir tā, ka tās bieži piesaista bērnu uzmanību un tiek labi atcerēties. Lūk, ņemiet vērā, ka attēliem jābūt lieliem, bērniem labi jāsaredz nesaspringzinot acis. Attēls pie sienas var piestiprināt ar drošības tapām. Pieejami. Galvenais pamatnoteikums, kā organizēt jaunattīstības vidi, ir pieejamība. Visiem stimulējošiem materiāliem jābūt pieejami bērniem. Ja papīru un flomasteru slēpjat skapī uz plaukta, tad pēc kāda laika jūs atklāsiet, ka kāpēc manam bērnam nemaz neinteresē zīmēt. Skapīšiem, kuros glabā rotaļlietas un izglītojušus palīdzekļus, ideālā gadījumā vajadzētu būt atvērtiem, lai mazulis vienkārši nāktu klajā un ņemtu, kas viņu interesē. Vēl dažas idejas drošībai. Neiespējami paredzēt, ka tā būs pirmā reize, kad bērns izdomās nocelt karstu krūzi no galda, ieslēgt elektrību, tāpēc vienmēr vajag paredzēt un rūpēties par drošību. Pielāgots. Padomājiet, kā pielāgot vidi, lai bērns pēc iespējas būt patstāvīgāks gan vannas istabā, gan virtuvē palīdzēt. Priekštelpā paņem drēbes un tam līdzīgi. Vēlreiz un vēlreiz pārbaudiet, vai ir droši atstāt viņu vienu rotaļojoties. Noteikumi. Lai uzturētu kārtību, ir jāizveido un jāievēro noteikti noteikumi. Piemēram, uzmanīgi jārīkojas ar rotaļlietām un palīgu līdzekļiem. Pēc spēles jānoliek savā vietā un tam līdzīgi. Esat radoši. Kad tad vēl, ja ne tagad, ļaujiet radošām idejām, iesaistiet bērnu. Galvenais nav, lai izskatās kā no kataloga, bet gan tās, kā tas funkcionē un atbilst bērnu vajadzībām un attīstībai. Paldies par veltīto laiku! Ar cieņu, Sandra!